Un tad pirmajā uzdevumā salieciet darbību uz zīmes un pasakiet, ko kurā liekat. Sapratāt domu? 8 mīnus 4 pirmajā. 8 mīnus 4 mīnus 2 mīnus 8 1. mīnus 4 dalīts ar 2 mīnus 1. Un tad kuram ir jums atšķirās atbildes, kuram tad būs taisnība? To, ko Hanna tikko uzrakstīja, cik tur rezultātā sanāk? 0. Cik ir 8 mīnus 4? Ir 4. 4. 4 mīnus 2? 1 un 2 un 2 mīnus 1 ir 0. Ui, 1. 1, jā. Labi, Hanna, tad uzrakst lūdzu otrajā rindiņā to mīnusiņus, jā? Padzēsīsim nostavu. Tu vari otro rindiņu sarakstīt, Hanna. Roji, kā tu teici izteiksmi? 8 mīnus 4 dalīts ar 2 8 mīnus 1. Vari pierakstīt, Roji, vai tev telefons? Telefons. Labi, es pierakstīju. Tad tu teici mīnus, jā, pirmais. Jā, Tālāk dalīts, jā, un tad mīnus, jā. jā. Un pārbaudām, Jeremī, cik tev sanāk šeit atņemot un bet dalīšana ir pirmā. Dalīts savī. Nē. 8, 6. Nē, sanāk 5. Pirmajā, ja dala, tad sanāk 5. Jo dalīšana ir pirmā. Tieši tā. Mīnuskušana ir pēdējā. Nu, tur iekavas var ielikt teorētiski. Bet varbūt var bez iekavām kaut ko izdomāt vēl. 8 dalīts ar 4 varbūt mīnus 2. 8 dalīts ar 4 var mīnus 2. 8 dalīts, cik ir 8 dalīts 4? 2. Tas ir 2, jā? Jā. 2, un tad mīnus. Mīnus. Nesanāk. Var arī uztaisīt, kas sanāk, tikai kā? Tad reiz, 4 reiz 2. Nē. 2 reiz, nē. 2 mīnus 2, 0 reiz 1, 0 reiz 1, 0. Es sanāk! Kā? 8 dalīts ar 4 ir 2, mīnus 2, 2, nē, tas ir 0 reiz 1, nē, sanāk, 0 reiz 1 ir 1. 0 reiz 1? 0. Jā, 0 reiz 1 ir 0. Tu gribi šeit reizināšanas zīmi ielikt, jā? Jā, tā kā. Tad 8 reizināšana dalīts ar būs. 4. Tad reizināšana būs pirms atņemšanas. Tāpat. Tad sanāk 2 mīnus 2. Jā, super. Pirmais gatavs. Otrais arī, bet ka Hanna nodzēs. Hannai bija labi. Tad mīnus zīmes visur, jā, un tad iegūst 1. Labi, kā varētu iegūst 2 un 3. Hanna, kāpēc tu uzzīmē lielu kvadrātu? 4 stūri. Viņai ir smukā pildspalva, kur tu zīmē neizsmuku figūru, bet viņa pārtaisa tev par figūru. Kā trešo rindiņu uztaisīsim? Es nezinu. Jā. Ko domājam? Ko varētu pirmajā mīnusu vai ko dalīts? Plus 4 plus 4. Domā, rēķini pieliec mīnus, cik to sanāk. Ja pieliec plus, cik to sanāk. Tā jau arī domā, zatim. Jā, pierakstiet, domājiet. Rojs varbūt kaut ko izdomāja. 8 mīnus 4, 4.
dalīts ar 2, 2. Nē, Nē. dalīšana pirmā ir. Bet var arī Čia iekalt dalīts lietu, ar vai tu 2. tik ļoti gribi. 6. Tā kā iekavas 8 mīnus 4, 4 dalīts ar 2 ir 2 un nē. Bet teorētiski nedrīkst likt iekals, jo ir salies darbību zīmes. Mēs nedrīkstam pēc nosacījumiem. Labi, -4. Labi. Ko varētu ar 4? Varbūt atņemam vēlreiz divnieku. -2, cik tas būs? 2 2, ok, tad 2. un dalīts. Nu, Dalīts ar dalīts, tad 1. pirmā darbi. Nu, labi, Jā. dalīts. Jā, Tad 2 sanāk dalīts 1 ir 2. Ir, sanāk, ja? Jā. Super, jā, reizināšana pirmā. Un tad pēdējā mēs nevis dalīts, bet ko ieliekam? Rei. Tad 8 mīnus 4 ir 4, te iegūs 4, -2 ir 2. Ko varētu izdarīt vēl ar to viennieku, lai dabūtu 3? Plus. Super, labi. Jūs pierakstījāt savu burtnīcās kaut ko? Nē, es tikai 3. sāku rakstīt. Nu, labi, pieraksti tam 3, pabeidzam pierakstīt, un tad iesim tālāk pie uzdevumiem. Un uzreiz pildiet, domājiet, piemērus. Nevis gaidiet, kamēr uzrakstam. Nu, es sarakstīju. Labi, ejam tālāk tad. Nu, pabeidz savu piemēriņu, ko tu rakstīji, ja, Hanna? Jā. Ir, ja? Nē, vēl nav. Labi, pabeidz viņu. Visu nevajag, ja tu nepaspēji. Dzēšu, ja? Jā. Vēl nē? Vēl nē. Labi. Anna, kuro rindiņu tu raksti? Tūlītās. Anna, kur tu rindiņu raksti? Mēs kuru rindiņu tu raksti? 4. Ir. Ir, labi, Ok. rakstīju. Tā kā Anna uzreiz rakstīs, ja? Roja, var izlasīt? Tas, ko rakstīt. Nu, jā, es redzu. Tu redzi, ja? Izlasīsi? Ģimene ir tēvs, māte, dēls un meita. Dēlam ir 16 gadi, māte ir par 20 gadiem. Neraksti visu tekstu. 22 gadiem. Vecākā par dēlu. Visiem ģimenes locekļiem kopā ir 114 gadi. Par cik gadiem tēvs ir vecāks par māti? Tu vēl meitu neizlasīji. Meita par 2 gadiem vecāka par dēlu. Kā šo atrisināt? Mm. 18 plus 22. Un ko tu tur iegūsi? Tēvs ir vecāks par 4. Tēvs ir vecāks par 4 gadiem. Ui. 20 gadiem. 4, 38. Tad mēs zinām, ka ir dēls. Cik dēlam gadi? 16. Mātei cik gadi ir? Viņai ir 38. 38. Kā tu ieguvi 38? Pieskaitīt pie 16, 22. Labi. Kas mums vēl ir? Mums vēl ir meita, ja? Meita rakstīt šo mazo burtu. 18.
Viņa par 2 gadiem vecāka par dēlu, ja? Ok. Jā, viņai ir 18. Un tēvam? Un viņiem kopā sanāk, tēvam ir pagartulīt 54. Tēvam jautājums zīme ir. Un kopā summa ir 114, pareizi? Tēvs ir dubult vecāks. Tēvam ir 100 gadi. 100 To gadi. nevar būt. Tas ir pat daudz. Mēs varētu saskaitīt, cik ir dēla, Tas ir daudz. mammas un meitas vecumi kopā. Labi? 56. Labi, pierakstam rindiņu, saskaitat. Tad, kur tā ir darbība pēc kārtas numurā ir Tas darbības? ir 56. Tēvam ir 44. Nu, 44 kaut kas ticamāks nekā 56 ir. Cik ir sanāk saskaitot visu šo kopā? 4, 5, 54, 54, 14, 60, 72. 72. Tu 114. Viņam ir kaut kur vairāk. Es Nekā rakstot mātei. saskaitīšu. Šitos Jā, divus. Tas ir 72. Tas ir Viņam ir- viss kopā 72 un vēl 114. Tas Viņam ir. ir 5. Viņam ir 60 gadi. Ko? Okay. Jūs 60 saskaitījāt un jūs gadi. iegūstat to pašu, ko es tagad saskaitu. Šito 72 šitie saskaitot, vai ne? Tā. Un plus 3, un plus līdz 114 ir 72 plus 30 ir 102, tēvam 30 gadi, plus vēl 14 ir 44. Tad pēc tam atņemam, jā, 72, 114 mīnus 72, jā. 11 mīnus 7, 42, jā? Jā, Ok, labi, Nē. man sanāca arī 42. 44. Man sanāks 44. Cik ir 6 plus 8 plus 8? 6 plus 8 plus 8. 20. 24. 8. Nē, 22. 22. 22, tad man ir pareizi, tad es 72. Tad būs 42 pareizi. Ok. Un viņš ir vecāks par 4 gadiem. Par māti, jā? Jā. Labi. Tad pirmā darbība bija, ka mēs saskaitījām visus kopā, otrā atņēmām un tad trešā atņemam. Jā, pierakstījāt visu? Jā, Labi. Hanna arī? jā. Ok, trešā darbība. Cik kāda bija trešā? 42 mīnus 38, jā? Jā. Bet mēs jau uzrakstīju. 6. Super. 4 gadi. Grūts uzdevums? Nē. Tad ejam uz nākamo uzdevumu. Tagad bišķi citi skaļi. Jeremija, var izlasīt? Ģimenē ir tēvs, māte, dēls un meita. Dēlam ir 14 gadi. Māte ir par 20 gadiem vecāka par dēlu, bet meita par 5 gadiem jaunāka par dēlu. Visiem ģimenes locekļiem kopā ir 100 gadi. Par cik gadiem tēvs ir vecāks par māti? Labi, tad tas pats. Un tagad mēs bišķi konstruktīvāk. Tad Jeremija pastāst, ar ko iesāksim uzdevumu. Mums jāskaita, cik ir mātei gadi. Labi. Un vēl pirms mēs to darām, es ieteiktu uzrakstīt tā. Piefiksēt dēls vienāds 14 gadi. Sarakstīt šādi. Mātei par 20 vecāka. Tad pirmā darbība, jā, un tad teiksim, ko Jeremijs teica.
Un kā tu aprēķināsi, cik mammai gadi? 34. 34. Es jau izrēķināju, cik meitai gadi. Nu, labi. Meitai ir 29. Meitai bija pa 5, jaunāk ne par dēlu. Bet 29. mammai 34, meitai 29. Kaut kā Nē, meitai neticami. 9. 9, jā, 14 atņem 5 no dēla. Es jau izrēķināju, cik tēvam gadi. Kā tu izrēķināji tēva gadu vecumu? Es saskaitīju visu dēls, māte un māsa. Un tad es saskaitīju, cik vēl palika. Palika 43, un tēvs ir vecāks par māti par Cik ir 10 šitie visi gadiem. 3 saskaitot? Tie ir 57. Atcenās 57. 57, kā pārbaudīsim. 14 plus 34. 43. Viņš ir 43 gadus. Jā, ir Jā, 57. ir 43. O, sakrīt atbildes. Super, malači. Nē. Tēvam ir 43. Pagad. Cik jūs teicāt? 43. 43. Jā. Es nepareizi ierakstīju 57. Nu jā, taisnība. Paldies. Tad te ir 43. Viņš ir 9 gadus. Un kā tu iegūti 9? 9. Atbilde ir 9. 43 minus 34? Jā. Pareizi 9 gadi. Forši. Pasvītrojam varam. Vēl neuzrakstīju. Atbildes varam pasvītrot. Un pierakstīt vēl varat atbildi, kamēr Hanna raksta, uzrakstēt atbilde ar vārdiem. Atbilde, punkts. Atbilde. Un tad ierakstiet, ka tēvs ir par 9 gadiem vecāks nekā māte. Samērā liela starpība. Man liekas, ka nav. Tad atbildē rakstat, tēvs ir par 9 gadiem vecāks nekā māte. Varbūt tas ir diezgan daudz, jo man māte un tēvs ir pa 1 gadu vecāks. Nu jā, Māte ir tas vecāka ir par tēvu pa 1 gadu. 9 gadi ir Ļoti salīdzinājums daudz. Ko tu nāc teikt? Labi, pierakstījāt, jā? Emīlija arī jānāca jāatstā pievārīs. Labi, Hanna izlas lūdzu. Hanna. Anna izlasa. Ir 2 lādes. Vienā lādē ir 20 monētas, bet otrā lāde ir tukša. Katru dienu no vienas lādes pārliek 1 monētu uz divām Uz otro lādi. Otro lādi. Pēc cik dienām abas lādes būs vienādas
vienādas monētu skaits. Es jau izrēķināju. Pēc 10 dienām būs abās lādēs vienādas monētas. Pēc 10 dienām. Pēc, ka 20 mīnus 10 ir 10, un abās lādēs būs 10 monētas, un sanāk viena monēta katru dienu, tātad 10 monētas. 10 Jā. dienas. Ļoti labi. Roja, izlas lūdzu nākamo. Ir divas lādes. Vienā lādē Pirmajā lādē, saka. Pirmajā lādē ir 36 monētas. Bet otrā lādē ir tukša. Katru dienu noliek vienu lādēs monētu. Lādē pārliek 2 monētas. Tātad no pirmās lādes pārliek 2 monētas uz otro lādi katru dienu. Katru dienu. Dabūju atbildi. Pēc Pēc 18 cik dienām. dienu? Mēs vēl neizlasījām. Pēc cik dienām abās lādēs būs vienādas monētas skaits? Tu saki 18 dienām, jā? Jā, jo 18 Jā. plus 18 ir 36. Okay. Paga, nē, nav pareizi. Ir gan. Ir pareizi, ka tu domā par 18 lādēm, tad kad abās lādēs būs 18 monētas. Pirmā darbība izdevām 36 ar 2 un saprotam to skaitu, cik tas ir. 18. Jā, bet cik dienas paies? 18. Nē, izlasiet kārtīgāku uzdevumu. 9. Deviņi, jā, kāpēc 9 dienas? Jo katru dienu ir 2 pārliek, tāpēc tas ir 18 dalīts ar 2. Jā, tieši tā. Tātad 9 dienas. Pierakstījāt, jā? Jā. Jeremija, izlas lūdzu. Ir 2 lādes. Pirmajā lādē ir 88 monētas, bet otrā lāde ir tukša. Katru dienu no pirmās lādes pārliek 4 monētas uz otro lādi. Pēc cik dienām abās lādēs būs vienāds monētu skaits? 22. Tad pirmā darbība mēs ko izdarām? 22. Nu jā, tad mēs izdalām, jā, cik monētas ir? 44, un tad tu dalīji ar... Nē, nav pareizi, nav 22. Kāpēc dalām ar 4? Tāpēc, ka 4 monētas. Katru dienu pārliek, jā. Cik Ir tas ir? 11 pēc 11 dienām. Jā. Jā. Esam tad uzmanīgi. Katrā uzdevumā ir citi noteikumi. Pierakstījāt, jā? Jā. Tu dzirdēji nē vai jā? Jā. Jā, teici. Jā. Hanna, izlasi lūdzu. Uzdevi. Pirmajā lādē ir 40 monētas, bet otrajā lādē 4 monētas.
Cik monētas ir jāpārliek uz otro lādi, lai abas lādes būtu vienādas skaits monētu? Varam uzrakstīt. Te vienā 40, otrā 4. Tad cik ir jāpārliek? 16. Vēl 16 monētas jāpārliek. 16. Cik ir 40 mīnus 16? Šeit. Jā, bet lai sanāktu abās 20 sanāks. Nē. 24 tas ir 16. 24 un tad 4 plus 16, jo tur pienāk klātās 16. Tas tad ir 22, jā? Nē, 4 plus 16 ir 20. 20. Nebūs pareizi. Jāpārliek 20 monētas. Nē. Var mēģināt. 16. 15. Tad, ja 20, tad vienā būs paliks 20, un otrā 4 būs atkal pats pa daudz. 14, man liekas, 14 jāpār. Nē, tas ir, nē. Tas vēl lielāka atšķirība. Kaut kas starp 20 un 16. Bija 17. Nu, mēģiniet. Rojas jau atrisināja? Kas? Tu jau atrisināji? Kaut kas 17 vai 17. 40 mīnus 17. 23, 4 plus 17. 21. 21 nav. 18. 18. 22. Varbūt, jā. Labi, un kā to izdara? Es varēju saskaitīt pa priekšu 40 plus 4. Tas 44. Jā. Un tad izdalīt ar 2, un tad jūs iegūsiet, cik ir katrā jāiegūst. 17 tad sanāk. Nē. Tas ir tad 22. Skaidrs, ka abās divās būs, tad sākotnēji te bija 40 un te bija 4. Pēc tam te iegūs 20 un te 20. 22 un te 22. Tad kāda atšķirība ir starp 40 un 22 un starp 4 un 22? 22. 20 Nē. nav 22. Varam atņemt vienkārši no 22. 18. 18. 18. Un pārliecināsimies, cik ir 44 mīnus 18? Vai 40 mīnus 18? 22. Labi, un 4 plus 18? 22. Lieliski. Pierakstiet lūdzu šito. Ir, jā? Jā, Anna, izlas lūdzu. pirmajā lādē ir 6 monētas, bet otrajā lādē 8 monētas. Cik monētas ir jāpārliek uz otro lādi, lai abas lādes būtu vienāda skaitļa monētu? Nu, Hanna, tad mēs darām tāpat kā iepriekš, te kas būs pirmā darbība?
66 plus 8. Paldies, Hanna. Cik tas ir? Neteikšu. Neteiks. Hanna pateiks, ja? Jā. Sešdesmit seši plus 8 dalīts ar 2. 74. Jā, dalām ar 2. 37. Galvā dalām, ja? 37. Kas tas ir 37, Roja? Atbilde. Nē. Tas ir cik Kas? monētas? Kas? Ar ko? Nu, tad 37 monētas, tas ir pēc tās pārlikšanas. Pirmajā un otrajā ir 37. Kā sapratīsim, cik pārlika monētas? 66 mīnus 37. Jā, Jā. var tā izreikināt. Man vieglāk būtu 37 mīnus 8, tas būs tas pats. 29. Jā. Apsveic, jūs tagad zināt, kā risināt uzdevums ar lādēm. Paldies par apsveiku. Saliekam atkal darbības. Tātad. Tas ir dalīts ar 5 plus 2. Uzraksti. Ja tev ir Es dators. mēģināšu. Tev nav, ja? Nē, es varu. Tā. Plus. Un dalīts. Tad ieraksti dalīts. Dalīts. 10 dalīts ar 5 ir 2, ja? Jā. ir pareizi, jā. Paldies, Anna. Kas tālāk mums ir? Nākamajā varētu kā? Vai pēdējajam? 10 mīnus 5. 10 mīnus 5. Mīnus 2. Jā. Jā. Un pēdējiem? 10 dalīts ar 2 mīnus 2. 10 dalīts ar 5 mīnus 2. Jā. Jā. Piefiksējāt, jā? Jā. Labi. Uzrakstīju pa daudz nulles. Šitais diezgan raiti izgāja. Šitam uzdevumam cauri. Jā. Nu, un tagad pārsināsim prātu šo. Teici, jā. Jeremijs saka, es Jā. piekrītu Rojam. Viņš teica, es piekrītu par Arī es teicu A. Tu arī teici, Hanna, es arī piekrītu. Pareizais. Jā, jo mēs paņemam, ieliekam iekšā. Viņi tā kā saliekas kopā. Ja tur ir šķība tā viena puse. Nākamais.
Taisns stūris. B. B. Ko Man pārējie liekas, ka domā? F. Nē, E. Man arī liekas, ka E. Nē. B. Vot pareizā atbilde ir H. Paskatīsimies loģiku. Tad viņš pirmajā. Es zinu. Visu laiku tam jābūt kvadrātam iekšā. Visu laiku aplis un kvadrāts. Tas ir B. Saki, B, labi, tūlīt pārbaudīsim. Tad 3 stūris liels, 4 stūris maziņš. Un beigās mēs tur dabonam lielu 4 stūri un mazu 3 stūri. Tas nozīmē to, ka pirmo figūru samazina un otro palielina. Ja? Otrajā tas pats ir. pareizā atbilde ir G. Tad vajadzēs būt lielam aplim un mazam 4 stūrītim. Tas ir? Nē, bija B. Krožs, tad tomēr pareizi. Jā. Pēc, ka jāsamazina tas aplītis. Nē, paga. Jāsamazina 4 stūrītis. Jāpalielina aplītis. Jā, B atbildi. G nav. Un pēdējo. Nesaprotu. Es nesaprotu. Nesaprotu. Otrais droši vien. Visi saka otrais, jā. Nē, 6. Vai 6. Septītais. Būtiski tūlīt laiks beidzās. Tas šis būs jautājums, kuru mēs nenoskaidrosim. Uz ko visu mūžu jautāsim.